Un jaunā konkursa noteikumi ir tādi. Jums ir jādodas uz Sinotipu sporta bāra kontu, un viņš jāabonē, jāspiež like un jādodas uz komentāru sadaļu. Un jāuzraksta jautājums par futbolu. Ja United zaudē, visiem ir pie kājas. Anglijā būtu, ja Manchester City zaudētu, tad par viņiem baigi runāt. Viņi ielaiduši 6 vārdus. No 6 vārtiem 4 vārdus ir guvuši bijušie Real Madrid futbolisti. Tas ir Sergio Arribas, Alvaro Morata, Majorāls. Un pārējos 2 golos piespēli ir iedevuši bijušie Real Madrid futbolisti. Kubo iedeva piespēli Barantešējā, Grīzmanam piespēli iedeva Sauls Nīgers. Ārdārā tikai bijušie Real Madrid spēlētāji. Pisiens ir gaisā? Visiens ir gaisā. Šādu attieksmi es gribētu tomēr, lai derbijam tiktu pievērsta tāda. Un kur nu vēl mainīties ar krakliem? Nevis varbūt pat pēc spēles, bet pēc puslaika pārtraukumā. Tas vienkārši kosmos. Jā. Pisiens ir gaisā? Visiens ir gaisā. Sveiciens, dāmas un kungi. Es jau domāju, vai tu man prasīsi, vai tu man neprasīsi. Īsumā, tur redzēja, ka TikTokā pat ir vairāki video. Tur bija štuka laiki. Protams, Twitterī un noteikti vēl visos čatos. Varbūt tu pirmo reizi, pirmā preses konference par šo izgājienu. Tu varētu izskaidrot, ko tu pateici. Vai tiešām tas bija tas vārds? Jā, man arī diezgan daudz sūtījumu prasīja, kas tad īsti tur notikās. Un īstenībā tā ir diezgan veca spēle. Tas video uzpeldēja diezgan vēlu pēc tā, kad tas notika. Bet tā ir šī sezona? Tā ir šī sezonas spēle. Tā ir spēle starp Real Betis un Barcelonu. Un izskaidrojums ir pavisam vienkārši. Es nedaudz sajaucos savā sakām vārdā, bet ne tā, kā tur izklausās īstenībā. Es pateicu kaut ko bišķiņu citu. Bet kopā saliekot, tas principā ir tāds. Tas ir no sērijas vecā tā tautas dziesma, tautu meita kurpisies. Bet īstenībā, ko es teicu, bija centrējums sodlaukumā, un es gribēju teikt piespēle. Bet es tā kā, skatoties faktu, laikam nedaudz novilku to piespēli, sapratu, ka jau tā piespēle jau sen iet, un tūdaļ jau būs sitiens, un es tā kā un norauju to iespēle, un tā un sitiens, un norauju un sanāca kā pisiens. Viņš nav burti, es jau pārklausījos vairāk reizes, varbūt tās viņš kaut kā izplūda un ka bija pisiens, bet katrā gadījumā, izklausās. Manuprāt, nebija, īstenībā tāds pozitīvs vaibiņš bija. Nē, tas bija pozitīvs. Viņš tā ierēdz, man pat priekšnieks, manuprāt, ierēdz, viņš man gan pats neko nepateica, bet es baigi neliku uz āru to sākumā, bet pēc tam, kā aizgāja vairāk, tad ko tur jau vairs. Bet principā tu būtu gatavs vēlreiz to atkārtot. Varbūt tās, zini kā, es varu pateikt tā, ja es vēl kādreiz komentēšu Latvijas izlasi, un Latvijas izlase izdarīs kaut ko fantastisku, nezinu, iesitīs pendeli, un mēs aizbrauksim uz kaut kādu finālu turnīru, tad es atļaušos pateikt. Ok, tā kā drīzumā būs. Tev daudz ceļoja pa čatiem? Tikai vienā. Vairāk redzēju Twitterī un TikTokā. Man īstenībā ir vēl viens smieklīgs stāsts par šo video. Es šodien redzēju, ka Tomislavs Stipičs, Rīgas galvenais treneris, bija viņš samontēts. Un es ierēcu, es viņam sekoju, es viņam ierēcu un aizsūtīju ziņu, vai viņš zina, ko tas nozīmē. Un viņš īstenībā nezināja, ko viņš ir ielicis. Viņš nezināja, ka tas ir kaut kas tāds. Un es jau izskaidroju, ka mēs tur ierēcām par to, ka tas nav īsti tas, ko Moškvičs var domā. Jā. Tā kā, principā, pisiens var būt ne tikai Tinderī, bet arī televīzijā, ja? Pisiens var būt futbolā, pisiens var būt uz ielas un pisiens var būt arī offside, jo kāds ir pareizi pateicis, kad būs precīzākais pisiens vai pēdējais pisiens. Kurš dabūs pēdējo pisienu šajā Madrides derbijā, uz ko mums bija konkurss un varēja vinnēt? Modričs Krakli. Par konkursu uzvarētāju es esmu atradis. Esmu izskaitļojis, bija jārēķina. Es esmu atradzis, kurš uzvarēs. Mēs viņu drīzumā iziesim cauri un paziņosim. Un pēc tam būs jauns konkurss. Paziņosim interesantu konkursu noteikumus. Es izdomāju jaunu konkursu noteikumus. Bet tikmēr veids apsveikums ir Vitālijam Astafjevam. Mums tiešām ir liels prieks arī, ka offside
pārstāvjiem, jo Offside savulaik arī bija ģenerāls sponsors. Viens no sponsoriem, virslīgais, es atceros kaut kādu sezonu. Jā. Tā kā mums ir prieks, ka Vitālijs Astafjevs ir kļuvis par visu laiku rezultīvāko spēlēm bagātāko futbolistu. Viņš ir vislielākais pisējs virslīgas vēsturē. Tā ir, jā. Man liekas, viņa krāklis. Es toreiz biju uzlūdis, ka bija Afanasjeva? Jā, Afanasjeva, jā. Latvijas izlasē viņa virspēles. Afanasjevam? Godīgi sakot, es nezinu. Bet, protams, kuriozi, traki. Bet vēl par šo visu gribētos teikt, ka ir bijusi tāda liela kņada ap kaut ko, bet man viena teorija izskanēja, ka nebija pietiekami liela kņada ap Champions League. Vai tu tā jūti? Ka bija liela uzmanība pievērsta? Nē, ka tieši nebija, jo man izteicās tā, ka bija kņada ap tur kaut kādu Daini, ka viņi jāatlaiž, bija kņada ap tur kaut kādu virslīgas spēli Rīgas derbijā, bet ka nejūta kņada ap Champions League. Es varbūt tās esmu tajā burbulī, kas Eirokaus tik ļoti skatās, un man nebija tāds sajūta. Tu komentēji Eirokaus, vai tev bija sajūta, ka nav kņada? Es pateikšu, pēc grupu izlozes man bija tāda sajūta, ka bija šī pietrūkst kaut kur. Labi, mums ir viena nāves grupa, kurā arī es neteiktu, ka ir pašas spēcīgākās Eiropas komandas, bet pietrūka laikam tādi milzīgi dueļi. Es neteiktu, ka Parīze, Dortmunda bija kaut kas tāds, wow, ko mēs varējām gaidīt. Ja tur būtu, labi, Manchester United, Bayern, to mēs kā varētu pieskatīt, bet trūka varbūt laikam interesantākas grāmatu tikšanās savā starpā. Un varbūt tad tā kņada būtu, varbūt arī cilvēkiem vēl kaut kur iespējas viss izlaiž pārtraukums un kaut kā nepārslēdzās uz to, bet, kaut ko jūtu, jā. Es biju izdarījis savu mājasdarbus, uztaisīju plānu šai epizodē, un šajā epizodē mēs sāksim īstenībā ar to, ko mēs izjojam konkursu ar Madrides derbiju. Vai tev sanāca pastīties? Nedaudz paskatījos. Neredzēju visu spēli, bet es redzēju visus vārdus. Jebkurā gadījumā atkārtojumā Bellingams laikam aizdīja savu vājāko spēli Reāla kraklā. Jā, es arī īstenībā to izteicu, ka tik tiešām, manuprāt, viņš šajā spēlē pazuda ēnā. Interesanti teorija izteica Diego Simeone pēc spēles, pasakot, ka tam dēļ, ka nebija Joselu, jo Joselu ļoti daudz uzvelk spēlētājs uz sevi, daudz vairāk spēlētājs savilkās uz Bellingham. Un man īstenībā likās, ka šajā spēlē vienkārši tā intensitāte, tas spiediens, tas pressings, nepārtrauktā skriešana no Atletico bija bišķiņ pa daudz lēnīgajiem aizmigušiem Real Madrid spēlētājiem. Jā, un visi 3 vārti, ko Atletico gūba bija ar galvu, tas arī iekrita acīs. Tā kā, tur ir jāvelk kaut kas aizsargiem, jādomā. Kā. Jā, un tas pat vēl ir visāds likumsakarības. Es pateikšu pāris iedos savus komentārus. Viena no likumsakarībām. Real Madrid šajā sezonā ir ielaiduši 6 vārtus, un katrā no spēlēm, tātad 6 vārtus, bet līdz šim bija ielaiduši tikai 3 spēlēs pa 1 vārtiem. Un jau 4 spēlēs tātad ielaist vārtu, un katrā spēlē viņi ir ielaiduši līdz 11 minūtei. 4, 5, 11 un tur 8 laikam. Katrā spēlē viņi nonāk iedzinējos. Tur, kur viņi ielaiž, viņi nonāk iedzinējos jau pašā spēles sākumā un izroka sev bedri. Jā, 3 viņi atspēlējās, bet tas nenotika. Komandai mēs varam tur runāt par to, kā atspēlēs, bet komandai kaut kas, es nezinu, kādā šeit viņi slikti guļ. Reāli spēlētāji? Viņi iet uz iesildīšanos jau ar tādu domu. Kaut kā jau aizvoksim. Kaut kā jau savāks tos 3 punktus. Nē, es domāju, ka tur ir cita motivācija. Un es domāju, derbijām vispār motivācija nav jāmeklē, bet tas, ka tā miegainība bija, tas bija pārsteidzoši. Jā. Es nezinu, ko viņi darīja iepriekšējā vakarā. Varbūt viņiem bija saliedēšanās pasākums kaut kādā vecrīgā. Vai... Lūk, tur varbūt viens izskaidrojums ir tas, ka ar traumām ir milzīgas problēmas, jo savainots ir reāli no pārslots ir Carvajals. Izkrituši atceramies, abi ar krusteniskajām saitēm ir Courtois, Militao. No pārslodzes bija atgriezies, bet viņš gastroenterologs vienkārši caurējas dēļ nepiedalījās Vinicius Juniors. Tāpat šodien, starp citu, izskanēja, beidzot atgriezies ar Dagu Lers. Un aizgāja projām. Un uzreiz ar muskuļu traumu viņš ir savainojis. Bija tā burtiski bija tā preskonference Karlo pasaka, ka ar Dagu Lers ir atpakaļ. Pusstundu paiet, un viņš paziņots, ka viņam ir trauma šoreiz muskulim. Tagad ir daudz traumas, un traumas, protams, var uztaisīt to lēnīgumu, bet daudz tika kritizēts arī Karlo. Bet vēl viena lieta.
pakomentēsi šo. Šogad Real Madrid komandai ir iesituši, viņi ielaiduši 6 vārtus. No 6 vārtiem 4 vārtus ir guvuši bijušie Real Madrid futbolisti. Tas ir Sergio Arribas, tas ir Alvaro Morata un Getafes Majorals. Jo Morāties ir 2. Un pārējos 2 golos piespēli ir iedevuši bijušie Real Madrid futbolisti. Proti pret Real Sociedad Kubo iedeva piespēli Barantešējā un Grīzmanam piespēli iedeva Sauls Nīgies. Tā kā viņus ārdārā tikai bijušie Real Madrid spēlētāji. Jā, bet jebkuram futbolistam vienmēr gribās sev pierādīt pret kādreizējām komandām. Un īpaši gadījumos, ka viņam nav bijis dots ilgs laiks pierādīt sevi vai ceļi šķīrušies ir negatīvi. Tas ir diezgan ok. Jā. Džemijs Vārdijs nosvinējis tieši. Es gribēju teikt par Adebayoru, man iešāvās prātā Džemijs Vārdijs. Viņš pat to izdarīja. Pat viņš nosvinēja, aizskrēja pāri visam laukumam. Jā, un diezgan brutāli tur nosvinēja pie pretinieku līdzstājiem. Es aizmirsu, par ko viņi pret Stoke City. Pret Stoke City spēlēja, jā. Viņš iesita pendeli, beidzot viņš ir atpakaļ laukumā normāli. Tā kā, cik viņam 50 gadi ir. Aptuveni. Adebayors aizskrēja, atceramies, spēlēja viņš pret Arsenalu. Tajā brīdī Cityjā viņš City rindās. Viņš bija City, aizskrēja līdz Arsenalu faniem, priecājās. Un kāpēc es to saku? Alvaro Morata. Viņš priecājās, vai ne? Jā, viņš ir bijušais Real Madrid futbolists, Real Madrid akadēmijas spēlētājs. Labi, viņam tas dzīves tāds incidents. Viņš akadēmijās pabija 3. Visās lielākajās Madrides akadēmijās, Getafe, Atletico, Real Madrid. Bet viņš bija Real Madrid 1. komandā, viņš bija Real Madrid 2. komandā, viņš bija ilgus gadus un vairāk kārt Real Madrid bija. Viņš kārtīgi priecājās. Viņš nevis vienkārši tur tā papriecājās, bet tā kārtīgi priecājās. Un man visu laiku Morata izstījās. Viņš gan ne pirmoreiz iesit. Viņš iesit arī pagājušajā gadā Kausā, bet man Morata izstījās laik tāds, nezinu, tāds. Ja es viņu atceros, es viņu neatceros vairāk kā Juventus vai Atletico spēlētājs. Viņu vairāk atceros kā Reāli spēlētāji. Bet... Kur nu vēl kā Chelsea spēlētāji? Jā, Chelsea vispār ir pazudis. Viņš asociēs vairāk ar Reāli, jā, protams. Bet tas pārlieku priecāšanās, tas tāds... Tas ir baigais. Tas ir diezgan toksiski. Tas nozīmē, ka tur kaut kas nav nolīdzināts, tās attiecības. Jā. Tur kaut kas nav kārtībā. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Iespējams, Morata nav apvienots par to, ka viņam nedeva iespēju, jo viņš vienmēr bija tādā vienā līmenī. Viņš negāja vardās tur. Viņš nebija Benzemā, Ronaldo, Bales līmenī. Viņš nebija arī tur tajā līmenī, kas ir Jovičs. Viņš tajā, principā, mūsdienu Hoselu līmenī arī kaut kur gāja. Un vēl viena lieta, ja mēs šobrīd ieejam La Līgas rezultatīvāko spēlētāju topā. Rezultīvākais spēlētājs Roberts Levandovskis skaitās pēc tā, ka viņam ir 3 rezultīvas piespēles. Bet 5 vārti ir Moratam, Bellingamam un Levandovskim. Levandovskis ir vienīgais spēlētājs no 1. astotnieka, kurš nav bijušais Real Madrid futbolists. Bellingams vai esošais Bellingams, Morata, Kubo, Sergio Arribas. Tagad Sorlots ir ielicis, viņš šeit vakar guva vārds. Ugo Duro un Majorals, viņam arī 3 vārti, varbūt vēl kādam. Un Viljans Žuzē, kuram arī 3 vārti, tā kā bijušie Real Madrid futbolisti vai esošie tur augšā. Tagad bišķiņ tur pamainījies pēc tā brīža, kad vakar man risinājās spēle pret Kadisu ar Vierēlu. Jā, bet labi iesākuši sezonu, Džek. Diez vai tas būs sezonas beigās tā? Tāds fakts būtu interesants, bet diez vai tā notiks. Jā. Man ir vēl viens... Es izlasīju, un tas ir Jose Mourinho kods. Visas komandas zaudē, bet kad zaudē Real Madrid, tad ir tāds jūtas, ka ir pasaules gals. Vai tev ar tā šķiet? Diegotīgi nē. Tev ir tāda? Manā burbulī tā nav. No ārpus sajūtas liekas, vienkārši skaties spēli, vienkārši zaudē, sezona turpinās. Man ir diezgan mierīgs sajūta. Jo bieži vien runā par to mēdīju burbuli kaut kādu, kuru tu uzņem, vai tur Premjerlīgas mēdīju, vai tur Spānijas Līgas, tur lasi Twitterī, vai tur lasi Marku vai ko. Un es pavadot tur laiku, varbūt Twitterī, un kaut ko paskatoties Marku, es tiešām varu tā piekrist, jo tajā brīdī, kad zaudē Real Madrid, vienalga, vai tas ir Champions Līgā, vai tas ir Karikausā, vai tas ir, tur viss, tur uzreiz ir
pirmās runas par treneru atlaišanu. Tas ir uzreiz. Tur būs Alonso. Nākamā sezona varbūt. Jā, viss jau Alonso jau ir paziņots, ka viss viņš jau ir 2004. gads, nākamā sezona Čabi Alonso. Tad nākamais ir uzreiz par transferiem runā, un tad uzreiz jau ir ka pasaka, ka janvārī transferi nebūs. Kaut gan tur neviens potenciāli nav teicis, ko tu zināt, kas Florentino galvā. Un tad ir tas jautājums, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Manuprāt, tas ir gan. Jo, ja zaudē, piemēram, šobrīd Londonas Chelsea, visi jau ir pieraduši. Visiem ir pie kājas. Visiem ir reāli pie kājas. Jā, United zaudē, visiem ir pie kājas. Bet īstenībā Anglijā būtu, ja Manchester City zaudētu. Jā. Ja viņi zaudētu pat nevienu spēli, bet, piemēram, 2 pēc kārtas, tad par viņiem baigi runāt. Tas burbulis būtu liels visur apkārt Twitterī. Tāpēc varbūt tās arī ir labi, ka ir tik augsts standarti, ka tevi katru reizi, un tomēr tas ir pasaulē titulētākais klubs Champions League, un līdz ar tie standarti ir visaugstākie. Un tā kā tu pieminēji Anglijas Premier League, pārceļamies. Es zinu, ka tu nekomentēji, bet tu biji studijā. Ko tu komentēji, kamēr bija Ziemeļlondonas derbijs? Ko es komentēju? Jā, ko tu komentēji? Liverpool West Ham United. Liverpool West Ham United. Nu labi, tad es prasīšu par tavu spēli. Pendeli. Par Jared Bowen. Jā, īstenībā spēles laikā man parādīja citu rakursu, kur izskatījās, ka viņš nospēlēja bumbu. Tāpēc es teicu, ka ļoti riskanti šeit. Vajadzētu uzmanīties nākotnē, aizsargam tā spēlēt, bet paļausimies uz tiešām radīt citu rakursu. Bet to, ko es redzēju pēc tam Twitterī, tur izskatījās, ka sākumā ar kāju. Tur pat vispār nevarēja redzēt, ka viņš bumbai pieskarās. Ne? Jā, tur nevarēja. Jo citā rakursā bija tā, ka viņš aizsniedzās līdz bumbai, bet viņš tāpat sākumā nospēlēja kāju, kas arī teorētiski pendeli. Tev jānospēlē bumba, jebkurā gadījumā. Tiesneši ir suga. Tā nav profesija, tā ir suga. Un mēs iepriekšējā epizodē runājām, tu man šeit prasīji, vai Spānijā ir labāk ar tiesāšanu. Visiem var un lēmumiem. Un es pateicu par kartītēm. Kad dahu iedod. Jā, un pilnīgi tas pats. Vienkārši, man godīgi sakot, es piekrītu visam Alberolas lēmumiem. Bet tā arogance, tas gailisms, es esmu galvenais cilvēks laukumā, nāca ārā. Es nezinu, vai tu redzēji to tiesnesi. Madrides derbijā. Jā, Madrides derbijā. Pārsājot tomēr pēdējos gados tur Mateo Laus, kurš vispār ir pilnīgi cits stāsts, vai tur Hernandes, Hils Mansāno, bet katrā gadījumā tas čāls, Alberola. Viņš ir nākamais tavā melnajā sarakstā, ja? Vienkārši, tas ir tas tiesneša tips. Noteikti tur kaut kas principā bija pareiza apelācija, bet visi spēlētāji tika aizgrūsti un pienāk Luka Modričs. Viņam ir kapteiņa apsais. Viņš vienkārši pienāca. Labi, mēs nezinām, vai viņš varbūt pasaka Dievs, varbūt Luka Modričs arī piegāja un pateica, klausies, tu mēsls tās, un nebija sods, bet es stipri šaubos, ka viņš spēles sākumā kaut ko tādu teikt, jo spēles sākums. Viņš pieiet, viņš prasīja, un viņš vienkārši nekavējoties tā kā tādu revolveri viduslaikos izvilka. Viduslaikos revolveri. Viduslaikos šķēpa varbūt. Šķēpa varbūt tās, jā. Ja bija tāda, jā. Un man vienkārši kā fanam, kā skatītājam, kā komentētājam, man riebjās tās sugas pārstāvju ātrās dzeltenās kartītes. Es ar šitā mēģināšu, un viņi īstenībā tā spēle nevis satura grožos, bet vēl vairāk pasliktina. Jā, bet tev visi tiesneši nepatīk, vai tikai Spānijas un Anglijas? Nē, nav man tā, ka personīgi man pret tiesnešiem nav nekāda problēma. Man ir jautājums, kā tu vari vispār kļūt par tiesnesi. Es vienkārši to nesaprotu. Kā tu vari kļūt par profesiju, kur tev vienkārši dirsīs virsū. Un par tiesnešiem es gribētu prasīt, Anglijas Premjerlīgā tikko kārtīgi nolokojās Džermans Dženas. Viņam bija video, kur viņam bija kampaņā, viņš piedalījās, kur aizstāv tiesneši. Aizstāvam, nebļaustamies, nediršam virsū, esam gudrāki, un viņš ierakstīja Twitterī, this ref is a shit housery vai kaut ko tādu. Viņš atvainojās vakardien, bet kādu laiku viņš īstenībā neatvainojās, tas tweets stāvēja, un vienkārši visi met to video, kur viņš aicina, neesiet tik rupi, bet tiesnešiem esiet cilvēcīgi, tā ir tikai profesija, tur, tā tālāk. Šis bija episki, jā, Džeks bija šī ieberzās. Labi, tu paralēli komentēji, bet Ziemeļas Londonā. Es paskatījos arī pēc tam derbiju apskatu. Jā. Tā laikam bija tā otrā lielākā spēle aiz Madrides derbiju. Varbūt līdzvērtīgi liels derbijs Eiropas sadošajās līgās 2-2. Sons un Madisons uztaisīja vārdus abas Tottenham un Bukayo Saka izdara visu, lai Arsenal gūtu vārdus. Jā. Labs derbijs, tāds ass. Man pirmās pārdomas īstenībā ir tādas, ka dzīve pēc Keina eksistē, un viņa ir vēl labāka. Jā. Tur mēs esam runājuši, ka ir komandas, kas paļaujas uz vienu spēlētāju.
Labi, izslēgsim tur Ronaldo un Messi laiku, bet kuriem ir izteikts līderis. Viņi zina, ka viņi sastīs tos vārdus sezonā. Šeit Tottenham sastopas ar situāciju, ka viņiem nav vairs tāds spēlētājs. Un tā komandas spēle, kas tiek veidota, tā ir amazing. Jebkurš var iesist uzbrukumā, jebkurš vidējā līnijā var iesist. Un tu nepaļaujies uz vienu, bet tu paļaujies uz komandu. Šī bija pirmā spēle Tottenhamai, ko es redzēju no sākuma līdz beigām. Un es izcelšu vienu lietu. Jā, ir dzīve bez Keina. Bet, diemžēl, arī Charlesona. Bet viņš gan nebija. Viņš iznāca beigās. Bija beigās, jā. Bet ir dzīve bez Keina, bet ir dzīve ar vienu čalu. Diviem. Un man likās, ka tādā Anglijas Premjerlīgā nāk tādas Francijas līgas vēsmas. Tas ir Bizumā un Sars. Iedodiet man divus čaļus šobrīd pasaules futbolā, Eiropā, kur, manuprāt, tāds duo, kur varētu noskriet vairāk kilometrus par šiem diviem čaļiem. Likās, wow. Malī un Senegālietis, Malī un Senegāls izlases pārstāvi. Tur. Jā. Bizumā bija viens no labākajiem noteikti spēlē. Fantastisks sniegums. Pagājušajā sezonā viņa bija vāja, viņš bija izkrits ārā, bet tad, kad viņš ir formā, to jau mēs redzējām Brightonā vairākas sezonas. Kāpēc viņi gribēja United, kāpēc viņi gribēja City, Arsenal. Viņš ir top. Un vēl par spēli runājot, bija smieklīga epizode, kur iesita vārtu Saka, īstenībā pat ne Saka, Romero iesita savos vārtos, Saka izmeta tur šautriņus, un Anglijas Ilsē ir izveidojis kaut kāds banters, kaut kāds joks par šautriņām un to visu. Tas ir Madisona. Un Madisons pēc tam intervijā izteicās, ka laikam viņš vēl ar vienu mētā šautriņus, jo viņš pagriezās, viņš apmēram uztaisīja pauzīti un palika Saka aizmugurē. Un ir forši, ka arī Ziemeļlondonas derbijā ir kaut kādas iekšējie prikoli. Iekšējie prikoli. Madisons īstenībā ir viens no lielākajiem šautriņu faniem Anglijas futbolā. Diezgan daudz Premjerlīgā brīvajā laikā skatās šautriņus, jo tas arī tāds gana liels sports. Es vispār biju šokā, ka viņš šo laukumā bija. Tu redzēji to momentu? Viņam kā izgriezās uz otru pusi. Jā. Man viens tev jautājums. Tas nebija pirms spēles. Es spēles laikā redzēju, ka tur spēlētāji, Ziemeļlondonas derbijas, spēlētāji tur stāv, soda laukumā, kaut ko rēc, kaut ko smaida. Pārāk draudzīgi. Kaut ko aprunājās ik pa laikam. Uz to mūsdienu futbols iet, uz to, ka tas PRs ir tik liels, uz to, ka spēlētāji mentalitāte, spēlētāji var tas modernais futbols mainās, ir vairāks tāds komercializēts viņš. Varbūt ne tik ļoti spēlētāji šobrīd ir iemesti tādā fanu pūlī, piemēram, ja 90. gados tu spēlēji un tev bija Liverpools pubi apkārt un dzīvoja kaut kur netālu no pubiem, tu izjūti to, cik ļoti tas ir svarīgs faniem. Tagad tu dzīvo tādā tā kā burbulī, tu tā kā Latvijas Ilses spēlētāji tiek turēts tā kā krātiņā un tu varbūt nejūti un tu uzreiz laukumu, tev tāds sajūta, ka tu spēlē vienkārši pret citu sportistu. Un tas tā ir, bet vecais tas futbols, tas klasiskais 80. gadu futbols iedeva to vaibu, ka tas ir kaut kas vairāk nekā futbols. Pēdējos gados derbijos samazinās agresivitāte, izklupieni, pat kartītes. Labi, šogad es neatceros, kā bija Milānas derbijā, bet citus gadus iepriekš skatījos. Es vispār neredzēju nevienu normālu izklupieru kājās. Apzināti, lai norautu kaut ko rupju nospēlētu. Merseyside derbija pēdējos gados ir bijuši tik garlaicīgi. Vispār nekāda agresivitāte. Tas pats arī Manchesteras derbija. Es nezinu, arī, man liekas, Barcelonai reāli līdz ar kaut kādu to veco spēlētāju pazušanu. Kas tur Pepe, Ramos, Buskets. Tur bija karš. Spānijas izlase tika vienkārši sašķelta. Labi, Guardiols un Mourinho, tas karš varbūt viņš vispār iezīmē tādu trakāko karu, kāds futbolā ir, bet es pat nerunāju varbūt tik ļoti par to karu, bet bieži ir Royce Keane teicis, kur spēlētāji tur tagad stāv tunelī un visi smaida un sasveicinās. Man nav problēmas, ka spēlētājs smaida un ka spēlētājs sasveicinās, bet ja tu ej derbijā, ja es būtu komandas kapteinis un es paskatītos, mani čaļi tur stāv un kaut ko runājās. Man ir tāds sajūta, ka viņi nav fokusēti līdz galam, ka viņiem nav tas fokus vienkārši aiziet tajā spēlē, nospēlēt 9 minūtes, sasveicinies pēc spēles, parunājies pēc spēles. Es esmu tas čalis, kurš uzskata, ka tunelī bez smaidiem, sasveicināšanās, labi, izrāda tu cieņu, respektu un viss, ne vārdu vairāk. Bet, tik daudz, cik varbūt tās tur, piemēram, mēs esam redzējuši arī, ka Premjerlīgā tur iet un runājās un smējās un tūdaļ vienkārši milzīgs kaut kāds derbijs. Tas ir greizi, jā. Es to piekrītu, neatbalstu šādu attieksmi. Es gribētu tomēr, lai derbijiem tiktu pievērsta tāda liela uzmanība visā
sastāvā, kodolā. Un kur nu vēl mainīties ar krakliem? Nevis varbūt pat pēc spēles, bet puslaika pārtraukumā tas vienkārši kosmos. Jā. Tā kā bring back football. Jā. Vāco futbolu atpakaļ. Vēl viens bloks jāpieskarās. Tu jau teici, ka Vardās nebija tik daudz lielās spēles, bet viena spēles grib izcelt. PSV Eindhoven pret Feyenoord. Tas bija par nedēļas nogali. Vēl starp citu bija Francijā. Francijā bija Ajax pret Feyenoord. Jā, bet vēl bija Parīze pret Marseļu, ja mēs par derbiem, bet tur bija visi vienos vārtos 4-0. Un Feyenoord pret Ajax, un tur jau pie 0-3 fani sāk ārdīties un sāk demolēt savu stadionu Amsterdamas. Jā, viņi vēlējās, viņiem ir protests arī pret vadību. Viņi jau tika sporta direktors atlaists. Jā, un vēl kaut kas tur atkāpās, tur īsumā nomainījās uzreiz, ļoti ātri reaģēja. Kaut ko panāca. Principā, tāpēc arī Twitterī viss rakstīja, Lūkā United faniem ir jārīkojas. Viņš ir agresīvāk. Protams, mēs United jau fani to vienu brīdi sāk darīt. Viņi pagājušajā gadā. Viņi uzskrēja laukumā pirms 2 gadiem, jā, pret Liverpoolu. Īsumā tas bija tāds pirmais tāds lielais grūdienis, jā, bet pēc tam kaut kā. Bet vispār mans bloks bija par to, ka aizvadītajā nedēļā bija Champions League pirmā kārta. Mēs tieši pieskārāmies Champions League, un tagad viens atskats. Un īstenībā 2 spēles es tikai gribēju izcelt. Viena spēle Atletico Madrid Romas Lazio vārdsargs Ivans Provedels. Ar pēdējo sitienu mačā vārdsargs iesit vārds un panāk 1-1. Un zini, kas ir interesanti? Nevis tas, ka viņš guva vārds, bet tas, ka viņš guva otros vārdus savā dzīvē. Viņš bija jau iesits kā vārdsargs. Viņš bija iesits, bet tā kā es eju uz prātspēlēm, izrādās, ka viņš līdz 15 gadu vecumam bija uzbrucējs. Nē, saistībā ne ar viņu bija tāds bats vārdsargs. Vācijā viņam, man liekas, 3 vārti Champions League ir iesist. Jā, un pret Juventus tik nebija tur. Palasīja kaut ko? Kaut kad es skatījos, jā. Tā kā ir vārdsargi, kur ik pa laikam būs vārds, bet respekti pēdējā sekundēs iesist. Bet tas vārdsargs iesita Champions League atceramies viens. Man liekas, tur varēja būt pendels, jā. Viņš viss pendels iesita. Bija viens Brazīls, kurš sita toreiz tos tiešos brīvstienus visu laiku. Tas bija kurš? No Paragvajas Chilwell. Es nepateikšu. Es nezinu. Es vienkārši atceros, ka YouTube agrāk kompilēšanos es skatījos vārds, kurš sit pendels. Tiešos brīvstienus. Bet, un es tagad scenārijiem paskatīšos, kā ies Romas Lazio, jo interesanti būs, ko tie vārti beigās nozīmēs. Ja spēlētājs iesistās tā, ko tie vārti beigās nozīmēs, jo es ļoti labi atceros, jo es komentēju maču starp Liverpooli. Napoli? Nē, tā bija Liverpool Newcastle. Premjerlīgā, kad Alsons Bekers iestit vārdus, un ja viņš nebūtu iesits vārdus, Liverpool nespēlēt nākamajā sezonā Champions League. Tas bija pēdējais. Jā. Tas vispār bija Burnley vai? Burnley, jā, varbūt tas bija kaut kāds tāds klubs. Kaut kas tāds, kur viņi spieda un beigās. West Bromwich Albion, ja tāda bija tajā brīdī. Jā. Kaut kas tāds. Bet tu zini, ka viņš ir Vatņiks? Kurš? Tas ir Žeks. Viņam krīvu asins ir. Provedelam? Jā. Nezinu. Viņš izteicies kaut ko slavēja mūsu to sīko punduri kaimiņos. Bet, pirms laba laiciņa, bet, tāpat. Mēsla gabals. Jā, viņam būtu. Es domāju, Ivans Provedels, kaut kāds serbs varbūt, Itālija. Viņam tur skaidrs. Viss. Kurš tad nē, tad mēs tomēr esam, bet tas jau Romas Lazio, tad mēs tomēr esam par to, lai no grupas viņi neiziet. Otra spēle. Manchester United, Münchens Bayern. Brūk viņi. Es nezinu, var stāstīt man, ko grib, bet brūk viņi. Bet jautājums, vai tiešām fani neatvērš kādā brīdī acis un nepateiks, ka vainīgi ir spēlētāji, nevis Glazeri. Kā, piemēram, tie spēlētāji, kas ir laukumā, labi, varbūt Johnny Evans, tas tā tēma, bet tur ir sakritušas traumas. Bet tas ir pirmais pārbaudījums, pirmais lielais pārbaudījums, un tev parāda, ka vienkārši labi, beigās tas rezultāts 4-3. Viņš it kā uz tablo izties tāds cienīgs. Jā, it kā tuvāk, bet Bayern ir kaut kur šeit, un viņi nav savā pīķī noteikti šobrīd, un United ir kaut kur galīgi zem. Viņi arī jutās Bayern tik komfortabli, jo līdz ko United iesit tā pēc minūtes Bayern iesit. Viņi tā kā jutās visu laiku ar tādu distancītu rezervīti. United bija 10 minūtes labs. United bums kontrolē pret Burnley pat rītīgi. Visu spēli. Pret Burnley. Cik viņai bija? 66, manuprāt, 34. Burnley bija ap 70. Vienu brīdi pat, jā. Un man liekas, pēc spēles beigās bija diezgan liels procents. Un Burnley bija pelnījuši punktus, bet labi uzvar jau tāpat. Varbūt spēcīgākais, veiksmīgākais, nezinu. Bet... Šodien redzēja tabulu 2023. gada. Nevis sezonas, bet 2023. gada tabulu Premjerlīgā. Chelsea ir
Pēdējā, ja? Chelsea 5 punkti, ja nemaldos. Varētu būt, 2023. gadā. Varbūt vairāk, bet varbūt arī 5, jā. Man liekas 5, es kaut kur Twitterī redzēju. Tas ir pakaļ. Cik ātri nomainīs treneru? Pochettino. Es domāju, drīzumā jau būs laiks. Chelsea Lampards atpakaļ. Lampards paņems atkal līdz sezonas. Bet īstenībā Lampards nebūtu pats sliktākais variants. Laikam, jā. Tu skaties, liekas, kāda starpība, kas tur ir. Jā. Potter paņems vēlreiz. Mošs. Vai Tuhel mēģinās atgriezt? Tuhels ir Jānis lielākais zaudējums Chelsea pēdējos gados. Pie viņa nekad tas tāds nenotiek. Bet Ancelotti, jā, tiešām informācija bija, kad Alonso nākamā sezona reāli. Tāda ir reāla doma. Visu laiku izsaka divus. Kad vēl Tuhels bija variants ar Tuhelu, izteica, bet principā izceļ divus variantus. Viens no variantiem ir Rauls Gonzales, kurš ir Kastījas treneris, bet viņš pagājušā sezonā diezgan liels ūdens tur nolaiž. Un Real Madrida otrā komanda netika Segunda divīzijā, kas ir tā kā otrā divīzija, kā Championship Anglijā. Viņi tur netika. Kurš, starp citu, vienīgajai komandai no La Ligas, kur spēlē dublieri, ir Villarreal. Viņa otrā komanda spēlē Segunda divīzijā. Un līdz ar to viņš ir tāds mazāk iespējamība, bet visiespējamākais, ka Xabi Alonso. Un tu esi redzējis video, kur viņš trenē? Leverkusen. Jā, viņš ir nereāli tāds iesaistošs treneris. Viņš tur tāds ar balsi, tāds komunicē ļoti, ļoti passionate, līdzīgi kā Tuhels, es gribētu teikt. Viņam varētu vibes vienāds būt. Nu, lūk, mēs esam nonākuši līdz konkursu tēmai. Un, aizlozē, ja? Mums ir jāpaziņo, principā. Mums ir labākais rakstītājs. Mums bija jautājums par to, kurš būs pēdējais vārtu guvējs mačā starp Atletico Madrid un Real Madrid. Un šajā spēlē pēdējais vārtu guvējs bija Alvaro Morata, kurš guva 46. minūtē, kas bija otrā puslaika jau uzreiz pirmajā minūtē. Un tuvākais mums bija 3 vai 4 cilvēki, kas ierakstīja Alvaro Morata, un tuvākais bija Jurgis K. Apsveicu tevi, tā kā sazinies ar mani, nodošu tev Lukas Modriča kreklu. Tu ierakstīji Alvaro Morata 75. minūtē. Tā kā tev ir taisnība, un tu esi uzvarētājs. Bet mums ir jāpaziņo konkurss. Un jaunā konkursa noteikumi ir tādi. Jums ir jādodas uz Sinotipu sporta bāra kontu, un viņš jāabonē, jāspiež like, un jādodas uz komentāru sadaļu. Un jāuzraksta jautājums par futbolu. Jo nākamā epizode mums iespējams būs live, iespējams mēs dosimies vienkārši parastā epizodē, skatīsimies no darba grafikiem, bet mēs iziesim cauri jūsu jautājumiem, un labākais jautājums saņems balvu no Offside. Tā kā doties uz komentāru sadaļu, subscribējot šim kanālam, un mēs ar Kārli nodosim jums balvu. Jautājumi tikai par futbolu, ja? Vai jebkādi? Es domāju, jautājumi tikai par, kas ir pisiens. Kas ir pisiens un kas ir Afanasjevs? Kas ir Afanasjevs? Apsveicam vēlreiz bijušo Latvijas izlases kapteini. šo lielo sasniegumu. Ar virslīgas, sasniegumu. Tas ir respekt vienkārši. Tikmēr, dāmas un kungi, paldies, ka jūs kopā esat ar mums. Uzspiežiet lūdzu like šim video, tas mums palīdz algoritmam. Un tik tālu, atā. Čau. Peace.